Aļaskas lāča Kodiaka vārdā nosauktais Škoda crossovers ir īstenis veiksmes stāsts. Kopš 2016. gada vairāk nekā 60 pasaules valstīs mājvietu atraduši vismaz 840 000 Kodiaku. Modelis saņēmis ap 40 dažādas starptautiskas godalgas. Kopš iznākšanas tas tikai vienu reizi modificēts, tāpēc pienācis laiks pilnīgi jaunam Kodiakam. Otrās paudzes Škodas SUV modeļa vispasaules pirmizrāde notika Berlīnē, kur autoziņām izdevās uz mirkli aprunāties ar Škoda auto galveno dizaineru Oliveru Stefanī. Šeit jūs redzat pilnībā jaunu priekšdaļu. Mēs pārveidojām dekoratīvo resti, te ir arī jaunais logo, kas ir plakanāks par iepriekšējo. Lai ko mēs būtu gaidījuši, redzētais pārspēja cerības. Jaunais Kodiak ir 6 cm garāks par iepriekšējo, taču skaidrs, ka izmērs šoreiz nav galvenais. Šī ir Sportline versija, tāpēc restīte ir spīdīgi melna. Tajā var redzēt arī jauno un lielisko dienasgaitas lukturu papildinājumu. Tā ir gaismas svītra, kas turpinās dienasgaitas indikātoros pamatlampās. Kopā ar paplašināto Sportline bumperi Kodiak nu dienu izskatās iespaidīgi. Olivera Stefanī komanda aizvākusi liekās detaļas un taisnie sāni ar vienu vienīgu tā saukto tornado līniju zem logiem padara Kodiak stāju pat nedaudz dišciltīgu. Kodiaks ir spējis saglabāt vizuāli to, ka tas ir vēl joprojām Škoda, neapšaubām, bet tāpat laikā tur ir vizuāls nianses arī no dažādiem premium brandiem. Un šīs abas lietas noteikti, īpaši mūsu tirgu, varētu būt ļoti svarīgas. Pirmais Kodiak bija ārkārtīgi veiksmīgs. Mēs runājam par aptuveni 800 000 vienībām. Tāpēc izgatavot tikpat labu arī nākamo nemaz nebija tik vienkārši. Ko mainīt un ko atstāt? Jo gaidas bija ārkārtīgi lielas. Tās attiecas arī uz salonu, jo daudzus interesē, kā tad Škoda savienos ar vien pieaugošo digitalizāciju, ar jauno Volkswagen grupas arhitektūru un lietotāju praktiskajām interesēm. Un te nu tas ir 13 colu ekrāns vidū, pārnesumkārbas slēdzes zem stūres un eleganta klimata sistēmas vadība ar augstvērtīgiem kloķīšiem. Šīs automašīnas saturs ir plaša telpa, spridzīgs aerodinamisks izskats un jauns, moderns dizaina virziens. Kaut vai tāds sīkums, vai, piemēram, šobrīd varēs uzlādēt 2 telefonus bezvadu režīmā. Priekšā ir 4 glāžu turētāji. Tie kā ir sīkumi, bet tieši tas veido to, kā tu jūti to mašīnu ikdienā. Nemazāk svarīga tēma par dizainu ir tehnika. Tur otrās paudzes Kodiak izvairījies no pārlieku straujām pārmaiņām. Interesanti ir tas, ka vēl joprojām ir pieejams gan benzīns, gan dīzels. Un ņemot vērā to, ka Latvijā mums tik viegli neiet ar elektroauto un pārēju uz elektroauto, tad plug-in hibrīda ieviešana ir ļoti, es teiktu, veiksmīgs risinājums. Lādējamies hibrīds konstruēts uz 1,5 TSI dzinēja bāzes. Sistēmas baterija ir ietilpīgāka, tāpēc arī sniedzamība lielāka. Jo, ja tu vari nobraukt 100 km tikai ar elektrību, tad tā ir tāda ļoti laba pāreja, varētu teikt tā, uz to hibrīda pasauli, uz elektrifikāciju. Ierindā paliks arī ierastie 1,5 un 2 litru turbodzinēji, tagad bez izņēmuma ar DSG kārbu. Jaudīgākiem agregātiem pilnpiedziņa būs obligāta. Kad aplūkojat automašīnu un salīdzināt to ar iepriekšējās paudzes modeli, šis ir daudz nosvērtāks un vienkāršāks. Un tā aerodinamiskās pretestības koeficients ir tikai 0,28 vienības, gandrīz neticami 4,8 metrus garam 7-vietīgam SUV-am. Pilnīgi jaunais Kodiak ir automašīna, kas pāršķir jaunu Škodas dizaina lapusi.